Sāksim. Nostāsimies visi lielā aplī. Sāksim ar kādu nelielu arī iesildīšanos tā, lai ir drusku vieta vienam no otra. Jā, mani sauc Aigars Stirna un esmu tango dejotājs jau gadus 26, sāku Vācijā. Un tad atbraucot uz Latviju, mēs dibinājām ar partneri Tango Studio, pirmo tango skolu Latvijā. Un visu šo laiku tad dejoju, pārsvarā Latvijā, bet arī visur, kur man aicina. Un Argentīnas tango, tas autentiskais tango, kontroli jautājums. Kur radās? Where is origins of? Buenos Aires, not all Argentina, not countryside, Buenos Aires, and Montevideo, Uruguay. Both sides of Rio de la Plata, sea, and in this too. And it's a mixture of different cultures and dances. One of dances tango originated is Milonga. Milonga kā tango vecmāmiņa, kubiešu habanera, Andalūzijas tango, visi Eiropas imigranti, kas saveda itāļu serenāde, mazurkas, polkas, valši, viss kaut kas iespaidoja, tas muzikālais kokteilis iespaidoja tango rašanos. Un kāpēc man patīk tango? Tā ir improvizācija, brīva improvizācija ar soļiem, iešanu, pagriezieniem, griešanos un tā tālāk, klausoties viens otrā, kur ir pienākumi, divas lomas, vadītājs, leader and follower, two roles, two different duties. Leader is giving signs, vadītājs dod impulsus caur apkāvienu, sakotājs, follower, receives, interprets, and both listen to each other. So it's intimate dance, apskāvienā, tuvākā vai tālākā. I will show different embraces. And it's a dialogue, listening music, listening to each other. Ar ko mēs sāksim ar nelielu iesildīšanos. Tātad tango pamat poza, zero position is feet together, and as much as possible knees also close. Yes. We stand on one leg or another. Let's do this switching the weight. Ja? Vienkārši svara mājiņa, sajūtot asi, savu centru, nedaudz pa labi, pa kreisi. Drusku tā kā 1 milimetrs uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju. Drusci, drusci. Ok. Tālāk, pirmais ir divi pamat elementi. There are two basic elements. Walking and pivoting or turning and making ochos eights, so-called eights. And for the walking, we do 3 different directions. 3 virzienos ir soļi. Open step, atvērts solis uz sāniem, uz vieniem vai otriem. Sānu solis, ir atvērts solis uz sāniem. Tad mums ir solis uz priekšu un atpakaļ. Vienalga, kur kāju. With a free leg, ar brīvo kāju. Kreisā vai labā vienalga. Virziens uz priekšu, pilns solis atpakaļ. Tad mums vēl ir nepilns solis, tur ir šūpošanās, swinging, rocking, kunitā un Spanish. Jā, vienalga, kur kāja priekšu vai atpakaļ. Pat ideja, ka mēs nepārliekam svaru pilnībā. Not transferring all weight. Un tad mums ir atsitieni, rebotes. Atsitiens uz priekšu, vai uz sāniem, vai atpakaļ. It's kind of rebound. Go in one direction, and no, we go in different directions. Go forward, no. Go back. Side, no. Back, no. And we use this also with one or with another leg. Rebound. And we use a lot of dissociation, where is upper body, and from hips down, lower body, not looking in the same way. We can do just
all body, viss ķermenis ir viens vesels, bet mēs varam it kā sadalīt. Tad augšējā daļa izmēģinām, skatāt pa labi vai pa kreisi. So, upper body left or right. Jā, skatās pa labi augšējā daļā, apakšējā daļa, turpin skatīties uz vidu. Jā. Vai otrādi, augšējā daļa ir mierīga un grozās, piemēram, apakšējā daļa. Jā. Tad divas daļas skatās katru savādāk. Vai dara savādāk soļus. Piemēram, lazy man can just stay and do different others movements for ladies, like Tai Chi. Okay. Sievietēm un vīriešiem nav tie paši soļi. Varbūt, var nebūt. Tālāk. Tas pats dejas virziens, kā mēs dejojam visu laiku. Un tātad mēs darīsim pirmo improvizāciju. Šī pašā virzienā we don't change direction all the time, but we will use, and it will be your choice. How many steps forward? Jūs izvēlat, cik daudz uz priekšu, sānis un atpakaļ. Tajā pašā virzienā. Ejot atpakaļ, protams, jūs skatāties, vai kādam neuzkāp virsū. Un atkal, ja kurā brīdī sānis un atkal ejam uz priekšu. Don't change direction, but we can decide how many steps and how, in which direction we make this turning. Esiet uzmanīgi. Tad, ja pietrūkst vieta, aizējam drusku sānis. Vai taisam mazākus solīšus. Ja? Vai praktiski uz vietas. Mēģinām turēt, ja? Let's keep this distance from each other. Approximately the same. Ja? Apmēram vienādu attālumu. Ja? Un papildus uzdevums būs ieklausīties ritmā. There's the basic rhythm. Not always we do this basic. One beat, one step, or just one switching weight. Ja? Pamata ritmā būtu uz katru sitienu viens solis vai svaru maiņa. Bet vēlāk improvizējot, mēs varam divreiz ātrāk vai divreiz lēnāk, vai taisīt visādas sinkopes, tas ir pēc tam. Ja? Tagad mēģinām noķert to pamata ritmu uz vietas, sākot uz vietas jau. Ieklausamies šo. Vietas. Un vienkārši sāk uzsēties priekšu. Un pēc tam varam izējot arī divas aplis. Tas būtu, jā, kāds paiet pa vidu. Pakulēt arī. Šobrīd kāds pats sev dejas kurokrātus. Es iešu pa vidu. Vidu apli. Go, go, go. Go. Side, back, back. Atpakaļ, tajā pašā virzienā. Tikai mainot. Atpakaļ, vai sāniem, vai priekšu. Ieklausamies. 1, 2, 1, 2. Pāzri. 1, 1, 2. Labā, kreisā, vai kreisā, labā. Visai vienu gāju, otru. Pats, 1, 2. Ja neceļot kājas augšā, mēģinām palikt pie grīdas. Mēs ejam grīdā iekšā, vienalga ir uz priekšu, vai sāniem, vai ejot atpakaļ, mēs ejam grīdā. Un ejot pasiekiem ko kāju, snieg soli pasiekjā. Viņš tevišķi mēģināt trenēji iet atpakaļ, jā. Ladies trying to go all backwards. Have to use this step atpakaļ. Ierodat staigāt atpakaļ. Uz daudz jāiet. Okay. Ja mēs nešūkojamies, mēs paliekam vienā, we stay in one level, but we don't jump. Don't stay like African ladies, you know.
Labi, mums šodien bija ļoti lieliska iesildīšanās ar Ingu un Sandru. Viņi lietoja tādu lietas, ko tad lietoja tām nodarbībās ar klausām. Ja? Un tagad visi pamēģinām vadītāji tajā virzienā, kā ir dejā ar skatu uz priekšu, darbotājus apakaļ un satiekamies vidū. Satiekamies vidū, nespiežam, ja, ar rokām nespiežam. Rokas ir tikai torsu pagrinājums. Mēs varam pieskarties ļoti mierīgi, nepārliekot svaru, but we can do a little bit forward. Each of us, we can meet in the middle, but giving weight a little bit to each other. So we feel not pushing his hands, but just leaning a little bit forward. Atbalstamies drusku un izmēģinām varam vairāk vai mazāk. Un caur šo viņu plaukstām mēs varam sākt vadīt vīrieši. Leaders can start to switch the weight, not only of your legs, but of ladies. Ja, mēs varam vīrieši mainīt svaru kādā veidā no vienas kājas uz otru sievietēm, sakotājiem. Un sāksim ar sāmsoņu. Uz vietas un uz sāmiem. On the spot and side. Listen to each other, which leg is free. Leaders decide. Left or right. Okay. And it's an improvisation. Don't look don't count how many on the spot or use our head. Vairāk soļus uz sāniem. You can do too many sides, or you can do just one side, one direction, and another. Just get idea. Moķeriet šo ideju, bet varat improvizēt ar visām lietām, ko es rādu. Jā. Ok. Tas ir uz vietas un uz sāniem. Now it will be more difficult. Going forward for men, going backwards for ladies, for followers. Stay with the same distance. So, leaders can choose left or right. Vīrieši var izvēlēties, ar kuru kāju iet, bet tas ir jāparāda sievietei, iekustinot viņu. Un mēs varam iet vienu soli uz vietas. We can do one step forward and on the spot with right or with left. Or we can do two steps and on the spot or with the side. Men will do not backward step. Nedarīsim apakaļ vīrieši, tagad mēs varam paskatīties. Darīsim uz vietas vai viens solis vai divi uz priekšu. Atkal vietas. On the spot. 1, 2, 3 times. Vienalga cik reizes. Un uz priekšu. Vienu vai divus vai trīs uz priekšu un atkal vietas. Jā. Ok. Paldies. Es uzlikšu muziku. Muzikas ritmā. Kopējā virzība visu laiku paliek šāda. Vīrieši ir atbildīgi par satiksmes drošību. Jā, lai sievietes var relaksēties, aizvērt naktis vispār un atslābt. Sākās ar ritmu, mēs vienam uzreiz priekšu. Sākam ar kājas maiņu. Start with the switching of the hand. Over here. Listen. Tieši tā, ļoti labi.
Šis pats uzdevums, the same task, going around with the leaders forward on the spot and side, tātad virziens priekšu vīriešiem, vadītājiem vai uz sāniem, bet patrenēsim torsu, tātad vadītāji nevada ar rokām atsevišķi, nešiberē. Ja? Šeit arī bija nofiksētas rokas fiksas, ja? But we can do even more, we can do like this. Yeah, you are leaning a little bit on me, yes, a little bit, I feel. Actually, men can do like this, or like this, or like this. Or maybe more polite, like this, or like this. Or like this. More romantic, more nice. So, but without cover. Without cover, feeling the torso, and this is just extra. And you feel here. At the same time, I can help a little bit, pushing, giving, and use energy from the floor. Yeah, atkaramies no grīda. Yeah, we use this pushing from the floor. Yeah. Okay, try out. Man jāzina, ko es gribu, bet man jāsaka sekotāji, tev jāsaka sekotāji, kura kāja brīva, tas var likt. Nē, vienmēr
Atceramies šo sajūtu, ka vadīta torsu un rokas ir tikai pagarinājums torsam. Yeah? Remember this feeling leading this torso for men and using contact, stretching the legs, especially for ladies going back, and feeling which is the free leg. Ja, tas laik vīriešiem jāsīja, kur kājas sievietē brīvīgi, viena vai otra, tad attiecīgi jūs varat sabūt vienu vai otru kāju. Tagad par apskāvienu, embrace, ambrazo. Kur ir kāda drosmīga meitene? Es. Ir dažādi apskāvieni, ir dažādi stili. Ja, ir milongero stils, ir tango de salon, tā sauktais nuevo, un fantāzijas stils vai veids, kā dejo šovos, uz skatuves un tā tālāk. Var dejot tālā apskāvienā, open embrace, parallel lines or shoulder, viens otram parallel. Tas ir like British style, very shy people. Or difficult figures, not letting make close embrace. Tātad ciešais, atvērtais ir, ka šī puse jau sajiet drusku tuvāk, šī puse close side of embrace, this will be closer, but not physical touch. This is semi-close, atvērtais. Ciešais būtu, kad šī puse ir kontaktā. Augšējā daļa, tos ir kontaktā, roka aiziet tālāk. Un ciešajā apskāvienā var dejot tango de salon stilā, kur nepagāžās viens uz otru, bet var izvērēties šo ciešo, bet joprojām, drusku katrs pats uz savām kājām. Bet tās īsti milongero style, ciešais apskāviens plus atdot svaru nedaudz viens otram. Yeah? Very traditional milongero style is not only close, but giving way to each other. Like maybe 10% more. Here, legs never touch. Keeping tā kā bufera zona, lai nesaskatos. Ja piemēram, partneri ir mazāka, un es esmu vīrietis garāks, netaisam šitās. Jā. Vai arī, teiksim, vīrietis garāks, sieviete mazāka, tad nevajag kaut kur
Jā, mēģināt augstu roku likt. Roka apmēram kā ir ērta sievietē. Vai nu šeit, open style, open embrace, or here, or even more tiešā apskāviena šeit. Tiešais var būt grūti sākumā, ja no dejos viņš pinās kājas. Ieteikums izmēģināt visus, bet var palikt arī pie tāda pusstūra, kad drusku te ir varbūt gaiss cirkulē. Jā, tā. Jā. Galvenais, ka šeit ir kontakts, jā, labs kontakts. Jā, arī neatros vēl nodarbībā šodien bija, kad mēģināja ar vienu roku tikai. Šeit arī Sandra, man liekas, ar Ingu rādīja, praktiski šitā roka ir 20% no komunikācijas. Šeit ir 80% no komunikācijas, no informācijas, tā kā principā vīrietis varētu radīt ar vienu roku. Jā. Un pamēģinām tagad šis pats uzdevums iet apkārt. Ja tas ir the same task, walking forward for men with both hands. And if somebody feels bored, just use just one. Ja tie, kas grib izaicinājumu, var pamēģināt ar vienu roku. Ja, the same steps forward or backward, on the spot or side, with both or with four, or just with two hands. Ja, mēģinām. Tie paši soļi, tas pats virziens, pilns atskāviens, dažādas izmēģinām. Vai tie, kas ir izaicinājumu tikai ar vienu roku.
questions, complaints. Viss skaidrs. Okay, vienu drusmīgi vīrietim vajag. Viņš parādīja to, kas ir. Vīrietis tātad ir. Tu pamatāt, ja? Paliec, tu esi drusmīgi. Vīrieši ir atbildīgi satiksmes drošību, ja? Kopējā dēļas virziens ir šeit. Vīrieši ne vairāk kā vienu soli maziņu solī pret virzienu, jo es nezinu, kas būs aizmugurē. Vienu maziņu. Jā. Tā, ka tu esi drosmīgais vīrietis, tad... Jā. Es redzēju, ka šeit jūs pielienat dāmas pārāk tuvu. Ja? Šeit drusku atstarpīgi. Ja? Jūs varat paliekot taisnas, ja? You can keep axis and posture straight. Not making like this, but you can lean a little bit towards with your chest. You can define distance here or more. Yeah, and you can lean and keep this space. Ja, atstājot šeit telpu, ja drusku vairāk uz priekšu. Satiekat vīriešu to impulsu, ja? Bet tagad, tango, protams, ir improvitācija, bet ir daudz kombinācijas. Un no tām ir arī vairākas tādas basic pamata kombinācijas. We will learn one basic combination now, with particular steps, ar noteiktiem soļiem, kurus pēc tam mēs skatīsimies, kā var improvizēt ar viņiem. Un vēl labā ziņa ir tāda, ka šos kombināciju mēs varēsim izmantot nodarbības beigās, un mēs pamācīsimies arī otru deju, no kuras radās deja tango milonga. Tā kā mēs nošķelsim divus zeķus ar vienu šāvienu, darīsim tagad tā. Vīrieši ir līderi aiz manis, iziesim vienreiz pa vienam. Un viena drusmīga meitene man priekšā lūdzu, kas grib man palīdēt. Jā. Viena. Un visas sievietes aiz zaļas. We will do a basic combination. No, not one line. No. Sorry, nepratīs pateikt. Mēs visi kopā aiziesim. Vīrieši skatās manus soļus, tā lai jūs redzat mani. Sievietes, lai redz mani, ja? Lai redz Dainu, ja? Ok, tā, lai jūs varat iet. Pirmais, un šeit būs tas solis, kad vīrietis iet ar soli atpakaļ, sievietes sāk ar soli ar kreiso kāju. Otrs solis sānis, vīrietis drusku platāku soli, un trešais aiziet blakus. Šeit parādās tā dislocācija, ka augšējā daļa paskatās drusku pret partneri, un ceturtais solis iet virsū, piektais sānis un noveikam teši. Mainām kāju. Ja mēs gribam vairāk reizes to darīt, tātad 1, 2, 3, 4, un vēlreiz nomainās kāju, un 1, 2, 3, 4, kāju māju vēlreiz. 1, 2, 3, 4, un vēlreiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad vēlreiz gādām vienkārši atkārtošu, lai sāku šo pamata kombināciju. Vīriešiem vispirms ir, ja tas ir dejas sākumā, jāsaprot, uz kuras kājas sievieti jānoliek. Tātad būs šitās, tas aug šeit apakšā, no padusēm kājas aug. Jā, tad uz šitās labās kājas, lai kreisā būtu, varētu iet uz sievieties priekš, tieši virsū vīrietim. Tad ir solis sānis, un vīrietis jau drusku pagriež krosu, un labi iet neiet. Lai būtu vieglāk šeit arī aiziet, šeit nesinās kājas, aiziet blakus
Šeit ļoti smuks jau pēc foto tango poza. Neatstāt sevi padusēt, no. Tad drusku diagonāli. Un nākošais ejam virsū. Inside. Outside of the leg and inside. Inside. Outside, inside and inside. Ok, tad nedaram uzreiz automātiski šo kombināciju, bet uz vietas un tad papilnēm. Pāriem, in couples. Find another or the same original partner.
Ja man paliek garlaicīgi, ko es varu darīt, es varu nedaudz partneri vest ap sevi. Ja, vīrietis ir kā sāk vidū, ja, like in middle, leader is in middle, doing very small side steps, but leading longer steps for lady around. Ja, sievietē tā kā platākas soļi sāc, vīrietis ir kā vidū. Ar maziem soļiem gadījus uz vietas. Ja, tas ir, lai izslēdētos, lai nav virzības uz priekšu, paliekam kaut uz vietas, ja, pamēģinām. Tātad šūpošanās, rocking steps, and this idea, this rotation. Ideja rotācija, vīrietis, kad tiek atkārt, vai pašūpošanās. Un trešā soļa. Yeah, on the spot, you can do waiting for next. Jā, vīrietis paksē, skatīties ārus vai pakriesties, tur brīva vieta apkaklēties. Griezties vienā virsā. Vairāk tāda rotācija. Griezties to rotāciju. Vēl par stilistiku, ja tango estētiku, divas lietas. Ja tango mēs netaisam šito ar pleciem. Šo nav obligāti, bet var taisīt milongā, kas ir no laukiem, bišķi tāda zemnieciskāka deja. No obligāti, bet var taisīt. In milonga it's okay to make this with the shoulders, but in tango it's very calm upper bodies, like doing very calm upper bodies, mierīgi augšējai vai pagriezties vai ko, bet nekustēties. Tāpēc, kā mēs netaisam pauzā, mēs taisam tango, ja būs šie pagriezieni. Un tūlīt būs šie pagriezieni. Un ko gribēju teikt vēl? Feet close. If it's full step, ja pilni soļi vai sānis vai priekšu, mēģinām savākt kājas kopā. Close feet. Okay, if it's rocking step, then it's okay. You can do knees together, teļi kopā, kājas var pārtraukties solis, nav kopā. Bet mēs nešūpojamies šitā ne.
ja mēs gribam uz sāniem kaut kā ātrāk, un mēs varam atkarties, taisīt šo rebound, rebociju, atcitiem. We can do side if you want. Okay. One thing ar šo pivot. Pivots pagrieziens. Ja? Pamēģinām vēlreiz. Pido rokas tā kā. Yes. Okay. Mēs iemācīsimies vēl vienu pamata kombināciju, kas saucās salida americana. Nezinu, kāpēc americana. Americana ir viena pozīcija, vai americano, ir pozīcija, kur aiziet šādi. Šis americano. Tas nav tāds americano, kā ir filmās, piemēram, džedā tikai meitenes. Somebody like it hot, like this. This is Hollywood tango. No, it's not. Yes. We are looking to each other as much as possible. Yeah. And then back to the starting point. Tātad šī salida americana sākas tieši tāpatās, kā jūs darījāt vīrieši atpakaļ uz sāniem. Un tad ir pivot, ir pagrieziens un aiziet americana. Ar skatu viens pret otru. Šeit tieši tāpatās, kā tajā iepriekšējā pamata kombinācijā, jūs varat pašūkoties. Rocking set, you can make if you want. And then tad pagriez uz otru pusi vīrieši, sievietes saliek kājas kopā brīdī, gaida to noslēgumu soļus vīrieši. Jā. Atsevišķi, tad es parādīšu vīriešiem, skatāmies vīrieši, tad līderis. Leaders make small steps back, side, and then without steps just turning. Tikai pagriež partneri un iet ar iekšējām, ja vidējām kājām, abi divi uz priekšu. Un ķermeņi ir tādā stiprā disociācijā. Kājas skatās uz priekšu, tors skatās viens pret otru pret partneri. Un šeit mēs varam pašlūkoties. Varam arī šī pozīcijā nemainot pastaigāt priekšu. Un tajā brīdī, kad mēs esam atkal šī amerikāno pozīcijā, vadītāji pagriež pret sevi partneri un nobeigums soļi tāpatās kā iepriekšējā pamata kombinācijā 1, 2, 3. Vēl viena neanse vīriešiem. Ja mums ir dēļas virziens tur, un mēs gribam taisīt šādi, šeit sanāk ļoti liels pivot, tas pagrieziens. Ko darīt? Mēs varam no šīs pozīcijas aiziet ar 1 vai 2 vai 3 soļiem perpendikulāri, un tad iet vai no atpakaļ uz sāniem, vai uzreiz uz sāniem, un drusciņi pagriezt. Un atkal mēs par easy way to the americano. Alles klar? Ok, tā jau. Sievietēm viens feature. Tad, kad vīrietis jums ir pagriezis, ja, for ladies. When leader makes you step side, you make this pivot. Don't rush, nesteidzieties. Gaidam, kad vīrietis rādīs šo soli, amerikāno soli priekšu, jo varbūt būs šūpošanās, nebija tur bija rocking set, and then wait. Un tad sievietes nesteidzieties gaidīt, tad, kad vīrietis pagriež atpakaļ, nesteidzieties likt uzreiz soli. Saliekat vienkārši kājas kopā, un tad būs tas nobeigums. Jā, tātad solis sānis pabeidīs, pivoting, americano, pivoting,
Finish. Ja, mēģinām es pie katra klāt. Varam neievērot ritmu, ja? Take your time, ja? Ja vīrieši ņemat laiku, cik jums vajag, nesteidzamies. Mēģinām.
Please ask questions, because it's feedback for me. Because if one person asks questions, maybe it's interesting or necessary for all to know. Like you gave me question, šeit bija jautājums,
cik daudz sievietei ir jāpagriežās. It depends on man. Ja, sieviete var tikt pagriezta drusciņi, ja, bet var tikt pagriezta daudz. Ja, this turn can be very little, or it can be very big and with an ornament or whatever. Yeah, like in Americano, the same. Men can show big, and then leave. Or if it's direction there, I can make small and go. So it's different for you. Yeah? Okay, now we will do 8. Yeah? Pamēģinām visus vietas arī vīriešiem. 8, jeb 8, biežāk tiek izpildīts, ka vīrietis vadītājs rāda, ja, šo, tā ir šī 8, griež vienā virzienā vai otrā, un ka sievietes dara to 8, un 8, bet pamēģinām arī vīrieši sastāv no, pilns 8 sastāv no 2 soļiem, vai uz priekšu vai atpakaļ, un pagriezieniem. Tā kā krustenis uz priekšu, pamēģinām nevis, tas ir 8 uz priekšu, un solis, pagrieziens. Solis, pagrieziens. Cross forward, pivot. Cross forward, pivot. Tā kā krustenis aizies priekšu un pagrieziens. Ja neslīd kurpes vai kājas, tad ir jāpalīdz pašām vairāk iesiluēties. Ja, mēs palīdzam ar gurniem. We help them. Yes, yeah. And we can use this 8 in very different positions. Mēs varam to 8 jebkurā brīdī vīrieši iesākt. Ja? Piemēram, no Americano. Ja, we know Americano, mēs zinām Americano. Esam aizgājuši Americano. Principā šis Americano jau ir puse 8, jo bija pagrieziens un bija solis. Šeit atliek tikai vīrietim parādīs vēl vienu pagriezienu, vēl vienu soli sievietē. Viņai ir 8. Vīrietis var vienkārši šūpoties. Vai taisīt ornamentus priekšā aizmugurē. Bet vīrietim jāstrādā ar torsu, jāpagriež, jāved uz priekšu sievieti un jāpagriež. Tad, kad mēs esam nonākuši atkal tajā Americano pozīcijā, jā, tad jūs zināt, kā veikt, pagriezt atkal atpakaļ pret partneri, pret sevi un finish. One more, Americano. Jā, wait forward, jā, šeit sāksim priekšēju kāju, vīrietis, un vīrietis ar torsu, ar rokām pagriež, un pārliek svaru atpakaļ, un atkal pagriež. Priekšu, atpakaļ, priekšu. Jā, un skaties uz mani, jā. Es esam vairāk. Jā, mēģinām, es pienākšu klāt, katram palīdzēšu.
izteikt viņa. Vienākas griezas. Staigāt nevajag, tikai šūpojies. Neko nesveikā, tikai rādi, Pagaid, paskaties, es iestāšu to vietu. One more tango. Dejojiet visu, ko jūs zinat. Ja basic steps. Visu, ko jūs atceraties, tik tālu. Mēģināt visu finālu. Mēģināt atcerēties. Nē. Okay, I will give you a little break to make a little bit, a lot of information. Daudz informācijas, tāpēc man kāda rotiņa meitene var parādīt. Es uztaisīšu šo šī brīdī kopsavilkumu tik tālu, kas ir tango, ko mēs tagad darījām šī nodarbībā. Our mate was already a lot. Tātad, un muzikāli, kā tas ieiet šim pamatritmā, ja? How is this basic walking, just walking. Side step and walking. Basic pattern, paso básico, basic, vamos, combinación.
Šeit jūs esat visi ļoti talantīgi, tāpēc tas nav normāli tik daudz informācija vienā nodarbībā. Un nodarbība viena parasti ir īsāka, apmēram ap šito laiku arī beidzas, stunda 20 minūtes, kas jau ir. Bet mums ir vēl, cik mums ir pusstunda, vai ne? Mēs esam 3 minūtes pauzi, Gīno. Uztaisam ūdens pauzi, un tad milonga. Drusku ātrāka deja, bet jūs jau lielāko daļu zinat. Būs tikai jāpieliek raksturiņš klāt.